Armands Puča, Klikšķis, amerikāņu rakstnieks Peitons ar draudzeni pārceļas uz Eiropu pie kāda ļoti skaista un noslēpumaina ezera. Viņam piedāvā uzrakstīt detektīvu. Izdevējs sarunā autoram tikšanos dīvainā sieviešu cietumā, lai rastos iedvesmu. Rakstnieks sāk pīt sižetu, sagaidot atbalstu no saviem tīmekļa anonīmajiem rēgiem. Džena Andersone, Herbārijas ar leduspuķēm. Vēsta par cilvēka dabas dziļāko būtību, spēju atzīt savu vainu un palikt uzticīgam savai sirdsapziņai. Autora romānu raksturo kā psiholoģiskas spriedzes drāmu ar krimināliem elementiem, tomēr tas ir daudzslāņains darbs, kurā parādīta likumsakarība paradoxālā daba. Ilze Lāce, Plešputnam līdzi. Grāmatas apakšvirsrakstam ir divējāda nozīme. Lasītāji bieži vien ir teikuši, ka gribētu, lai uzrakstu romānu. Domāju, tas tomēr nav mans formāts, mani vairāk saista nozīmīgas epizodes varoņu dzīvē, kuras nevajag iestrādāt plašā vēstījumā, bet šī nav arī tradicionālā īso stāstu grāmata. Otra nozīme – tās ir autors attiecības ar stāstu varoņiem, mīlestībai mīloties ar greizsirdību, dusmām un prieku, kā jau romānam piederas, saka autori. Maija Krekle, No ugunīm un sniega. Pansija pilī aizmirstā saimniece Marija Eglīte. Brīnums skaists 1926. gada vasaras sākums. Gleznēnajā Inčukalna sanatorijā starp citiem plaušu vainu skartajiem no Diloņa ārstejas Daļā, dzejnieku un komponistu mīlētā un iekārotā Zeltmate Marija. Dekadenta Viktora Eglīša sieva. Vientulīgās dienas stiepjas garas, un Marijai pietiek laika pārcelāt kaislības bangas un izmisuma dzīves, kas pavadījušas abu mīlestību. Marija nomok arī bažas par abu dēliem. Vai viņai vēl izdosies sastapt Anšlavu un Vidvudu? Vai Viktors jau noskatījis aizvietotāju gadījumā, ja sievai neizdodas izveseļoties? Ilze Aizsila, Šis nav randiņš. Romāns stāsta par jaunu, veiksmīgu muzeja darbinieci Letīciju, kuras vientuļai būtībai piestāv mierīga vide, dārgu un senu lietu pētīšana. Maģijai viņa netic, jo nav pierādījumu tās eksistencēm. No uguns paniski baidās, tomēr komandējumā entuziasma vadīta izveido buļu sveci ar vēlējumu, tās gaismā ieraudzīt otru pusīti. Kādu dienu piedzīvojas dīvains notikums. Viņa neplānot pārodas mājās ar sērkociņu kārbiņu somā. Tagad it viss atgādina par neīstenoto sveces iedegšanu, un Letīcija beidzot saņemas. Juris Rozītis, Displaced person. Latviešu stājas svešumā, tā saucas dokumentus, ko savulaik sagatavoja latvieši Vācijā, kad bēgļi sāka izklīst, dodoties uz citām valstīm. Šis apkārtraksts bija iecerēts kā padomdevējs aizceļotājiem, kā garīgi izturēties jaunajā dzīvē. Romāns izseko jauna cilvēka dzīvei, pieaugšanai trimdas latviešu sabiedrībā un ārpus tās pagājušo gadsimta 70. gados. Tajā īsiem, precīziem triepieniem tēlota dzīve gan Eiropā, gan Austrālijā laikā, kad rietumu pasaulē krasi mainās sabiedriskās un kulturālās normas. Anda Kaļinka, Beduīna līgava. Vēlā vakarā visai neparastā vietā, slimnīcas morgā, kur Bogdans strādā, viņš sastop jaunu sievieti. Mare turp devusies apmeklēt savu vecmāmiņu. Dzīvesprieku pārpilna sieviete, kas bijusi viņas bērnības vienīgais siltuma avots, bet nu ir uz nāves sliekšņa. Vai divi nemīlēti bērni un sevī nomaldījušies jaunieši spējas viens otru sameklēt un sasildīt dzīves tuksnesī? Taņa Maļarčuka, Nejauša brīnuma biogrāfija. Autors stāsta par traģikomiskiem notikumiem provinces meitenes Ļenes dzīvē, Ukrainas mazpilsētā San Francisko, kur Ļena uzaugusi pēc Padomju Savienības sabrukuma, iestājies apjukums, valda patvaļa, korupcija, netrūkst vardarbības. Taču Ļena ir cīnītāja un visiem spēkiem mēģina padarīt pasauli labāku un līdzcilvēkus laimīgākus, un nepārstāj ticēt brīnumiem. Drūms komisks caurstrāvots romāns ar maģiskā realisma piesitienu. Biezoknis. Pēc drūmajiem notikumiem bērnībā, kas atstāja dziļas rādes dvēselē, Kīra Templere ir pametusi dzimto pilsētu, lai dzīvotu nomadu dzīvi, tomēr uzturu pastāvīgus kontaktus ar savu dviņu brālpēnu. Taču, devusies ceļojumā uz kādu Portugāles nacionālo parku, Kīra pazūd bez vēsts. Detektīve Ēlina ierodas šajā dabas parkā, neskartās dabas plašumu vilināt, tomēr iecerētās brīvdienas izjauc negaidīta ziņa par Kīras pazušanu un savāc atradumus. Emēlija Šepa, Baltās pēdas. Augstā ziemas naktī vilcienā tiek atrasta mirusi meitene. Viņas pavadone pazudusi bez vēsts. Kas notika ar bojāgājušo meiteni un vai pazudusī zina kaut ko tādu, kas noderētu policijas darbā? Visi izmeklēšanas pavadieni ved pie vīrieša, kuru prokurora Jāna Berzēlijusa labprāt aizmirst. Vīrieša, ar kuru reiz bijusi teju vai brālis un māsa, bet kurš šodien apdraud visu, kas viņai svarīgs.
Herberts Kāpas bērni. Trešā grāmata Frenka Herberta ikoniskajā Kāpas sērijā, vienā no visu laiku nozīmīgākajām zinātniskās fantastikas sāgām. Kāpas bērni ir Dviņi Leto un Ganima Atreīdi, kuru tēvs imperators Pals Muad'Dibs pirms 9 gadiem pazudis Arrakisas tūkstnesī. Arī abiem bērniem ir līdzīgas pārcilvēciskas spējas, un tāpēc viņi ir zelta vērtē. Gāstais Korino nams vērp intrigas, lai atgūtu troni, kamēr noslēpumainais vīrietis, kuru visi sauc vienkārši par mācītāju, kūda fanātiskos fremenus uz atklātu sacelšanos. Simona Ārnstede vēl tikai mazliet. Vienā dienā Stela zaudē visu - savu liegavaini, dzīvesvietu un darbu. Pēc izmisuma pilnas nakts, ko viņa pavada stāvkodama savu bijušo sociālos tīklos un histēriski raudādama, Stela noņem pamest Stokholmu. Galu galā viņa dodas uz lauku ciematu Zviedrijas dienvidos. Šī vieta pilna ar atmiņām. Un jau pavisam drīz smalkā lielpilsētas meitene tiek ievilkta mazās kopienas un tās iedzīvotāju drāmās. Nita Prouza, noslēpumainais viesis. Molija nav tāda kā citi. Ar savām tīrīšanas dotībām un piedienīgas uzvedības normu pārzināšanu viņa ir pārkāpusies pa karjeras kāpnēm un kļūsi par slavenās 5-zvaigžņu viesnīcas cietumu galveno istabinu. Tomēr brīdī, kad Molijas dzīve sasniedz perfekcijas virsotni, viņas pasaule vienlaikus tiek apgriezta kājām gaisā, jo uz viesnīcas tējas zāles grīdas nokrīt gar zemi miris, pavisam miris slavenais kriminālromānu autors Grimtorps. Rodžers Zelaznīs, Amberas kronikas. Gadsimtiem ilgi ēnās izraidītais vīrs, kurš nav parasts mirstīgais, atgūsta slimnīcā uz zemes, zaudējis atmiņu un savu pagātni un ik uz soļa sastopas ar ienaidniekiem, kas augst viņu iznīcināt. Jau Korvinā rit karaliskas asinis, viņš ir īstās pasaules troņa likumīgais mantinieks, taču, lai valdītu, viņam ir jāpārvar neiespējamā realitāte un demoniskie slepkavas, un jāpārdzīvo cietsirdīgās mahinācijas, ko sarīkojuši visnežēlīgākie ļaundari, kāda vien iedomājami, viņa ģimene. Roberts Džobsons, Velsas princese Ketrina, topošās karalienes biogrāfija. Vērotājiem no malas Keitas Midltonas dzīve var šķist kā pasaka. Skaista, atraktīva meitene no vidusšķiras studiju laikā satiek princi. Lai arī sākotnēji viņus vieno tikai draudzība, drīz vien atplaukst mīlestība, kuru vairs nav iespējams noslēpt no apkārtējiem. Attiecības vainagojas kāzām un bērniem, un liekas, ka skaistāk vairs nevar būt. Topošā karaliene un karalis šķiet tik laimīgi, ka brīžiem pat rodas jautājums, vai viss var būt kā izskatās. Bet tad Velsas princese Ketrīna pasaulē atklāja šokējošas jaunums, un visi sastingst bailēs, vaicājot, kas notiks tālāk. Reičela Hora, skaistā spriedze. Viss sākās 1928. gada vasarā. Minijai ir jāatrod jauks vīrietis, jāapratas un jālaiž pasaulē bērni. Problēma ir tā, ka tas viņu nemaz neinteresē. Viņa strādā par mašīnu rakstītāju, taču ilgojas kaut ko mainīt pasaulē. Tad kādu dienu rodas iespēja. Lielbritānijas valdība viņu pieņem darbā kā spiedzi. Dabūjusi stingrus norādījumus, nevienam neko nestāstīt par ģimenei, viņa pārceļas uz Londonu un sāk savu misiju – iefiltrēties komunistu kustībā. Liza Gārdnere, pirms viņa pazuda. Frenkija ir vidusmēra pusmūža sieviete, izbijusi alkoholiķi, kura dzīvē ir iekrājusi vairāk nožēlas nekā mantu. Tomēr viņa ir izvēlējusies nodarboties ar to, ar ko nenodarbojas neviens cits – dzīt pēdas pazudušiem cilvēkiem, kurus visi jau ir pārstājuši meklēt. Kad policija padevusies, sabiedrība ir aizmirsusi, ka avīžnieki pat nav papūlējušies pievērst uzmanību. Frenkija sāk meklēt. Karīna Žibēla, kamēr nāve mūs neapvienos. Vensāns ir satriekts, uzzinot, ka traģiski bojā gājis viņa kolēģis un labākais draugs Pjērs. Policistiem viss ir skaidrs, tas bija negadījums. Pjērs paslīdējis un nokritis. Tomēr Vensāns uzskata, ka notikusi slepkavība. Kopā ar jauno žandarbi Servānu viņš sāk šķetināt notikumu pavadienu. Tas, ko abi atklās, uz visiem laikiem mainīs viņu un daudzu citu dzīvi. Āra Vaherjoki Honkala, Ellija, gleznotāja mūza. Somu dziedātāja Ellija Forsele Rozentāle bija gleznotāja Jāņa Rozentāla sieva un nozīmīga personība Latvijas kultūras dzīvē 20. gadsimta sākumā. Viņas dzīves stāsts vēsta par skaistu padevību jūtām, savas karjeras ziedošanu laulības pienākumu dēļ, kā arī par personisku izaugsmi un uzņēmību sarežģītos dzīves apstākļos. Tas ir stāsts par to, kāds bija kultūras cilvēks Somijas un Latvijas nacionālajā valstiskuma tapšanas laikā. Karls Gustavs Jungs, atmiņas, sapņu, domas. Īsi pirms nāves tobrīd jau plaši atzītais psihiatrs, psihoterapeits un psihologs Jungs uzticēja sekretāriem kolēģei Anielai būtiskas pārdomas par savu dzīves gājumu un profesionālo meikumu. Viņa pierakstīja Junga domas, atsevišķas daļas sarakstīja arī pats Jungs un tapa viņa autobiogrāfija.
Romains Garī, Emils Ažārs, Mīļumiņš. Romāns vēsta par kuzēna kungu, kautrīgu Parīzes statistiķi, kurš izmisīgi cenšas aizpildīt savas eksistences un attiecību tukšumu. Nespēdams atrast mīlestību starp cilvēkiem, kuzēns, lai kompensētu maiguma trūkumu, adoptē pitonu.